uzstājās šajā komisijā valsts policijas pārstāve, kura principā konstatēja faktu, ka iespējams tuvākā laikā Latvijas Republikā var tikt vai organizētās noziedzības grupas pēc etniskā sastāva. Tā, piemēram, Zviedrijā tu esi likuma paklausīgs zviedrs, tev nav ieroču. Bet ja tu esi noziedzīgs elements no etniskās, teiksim, organizētās noziedzības grupas, tev ir ierocis un tu vienkārši nošauj kādu. Un tā galvenā problēma, ka tev šajās organizētās noziedzības grupas sadursmēs cieši vienkārši garām gājēji, mierīgi iedzīvotāji, kuri vienkārši cieši. Ja. Viena lieta ir šie oficiālie imigranti, ja? Viena lieta ir nelegālie. Un jautājums, kā viņi šeit nokļūst, ja? Tad mums ir caurums robežā. Nu, kā nokļūst, kā nelegālie, nu, kā tas var būt? Nu? Un tas ir nonsens. Un skaidrs, ka tad jau šeit ir tā atbilde, ka netiekam mēs galā ar šiem nelegāliem imigrantiem, ja viņi nokļūst valstī. Organizācijas, ja, kurš tur nosacīt palīdz bēgļiem un tā tālāk, nu, viņi saņem visādi tur finansējumu no dažādiem avotiem, ja, un principā palīdz, bet nu par naudu. Un, protams, ir tā sauktie lietderīgi idioti, kuri vienkārši, zin kā, ir ideoloģiski uzlādēti, grib palīdzēt visiem, ja, tur lūdzu visi brauciet ciemos, paši par to naudu nesiem, bet vienkārši, nu, tādus, kā viņi sauc, tātad lietderīgie idioti, ja, kuri pat naudu nesaņem par to, ja. Bet viņiem pats galvenais, kas ir, ka viņi apdraud visu nacionālo drošību ļoti nopietni. Ja, un ja pat tagad tā šī komisija beidzot sāk par to runāt un valsts policija beidzot saka, bet tad man nosauc jautājums, Arnold, mēs pat runājam, kāpēc, ko tad jūs citu gaidiet? Kāpēc jūs domājat, ka Latvijā būs savādāk nekā, piemēram, Zviedrijā? Nu, nebūs savādāk. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Iepriekšējā raidījumā mēs runājam par ārējo drošību un skarbo situāciju, kas ir ar un ap Baltiju un Latviju. Tagad mēs runāsim par arī pietiekam skarbu situāciju, kas skar iekšējo drošību. Tātad, no pagājušā gadā Saeimā strādā komisija, kura pēta nelegālās un arī legālās migrācijas jautājumu Latvijas Republikā un šīs migrācijas ietekmi uz valsts politisko, ekonomisko, sociālo situāciju, noziedzību un tā tālāk un tā joprojām. Un iepriekšējā nedēļā uzstājās šajā komisijā valsts policijas pārstāve, kura principā konstatēja faktu, ka iespējams tuvākā laikā Latvijas Republikā var tikt vai organizētās noziedzības grupas pēc etniskā sastāva. Tātad, kā tika teikts, balstoties uz ģeopolitisko situāciju, uz hibrīda kara draudiem, uz citu valstu pieredzi un tā tālāk. Ja, tātad, mēs zinām šo citu valstu pieredzi, tu vienkārši nocitēšu ļoti ātri. Nu, pat bija raksts neatkarīgā rīta avīzē par to, ka Spānijā 2 cilvēkiem ir uzbrukts ar ķēdēm, vālēm un viņi ir smagi piekauti. Un Latvijas versija ir, ka jauns pāris atgriezās pēc 2 nedēļām un ieraudzīja nepazīstamu cilvēku grupu, kas ievācās viņu, teiksim, mājvietā un viņu, teiksim, visas šīs mantas nes ārā. Pēc situācijas, kur viņi aizrādīja, viņi tika smagi piekauti, vīrietis un sieviete. Sieviete bija stāvoklī. Un vienkārši, kāpēc tev par to saku? Tāpēc, ka Latvijas versijā rakstīts skvoteri, nu, tas ir tie, kas nelikumīgi ieņem, teiksim, pārsvarā neapdzīvotas telpas, ir iekļuvusi šajā telpā, iedzīvotāja grupa, tā viņi tiek saukta. Bet apakšā ir pirmavots, un tas pirmavots ir poļu valodā. Un es saprotu, ka Latvijā gandrīz neviens nerunā, nesaprot poļu valodu, bet es runāju, saprotu, lasu un varu ļoti mierīgi pārtulkot. Un poļu versijā pateikts, nelegālo migrantu grupa, nelegālie migranti uzbruka, nelegālie migranti piekāva, neskatoties uz to, ka sieviete bija stāvoklī. Ja? Tad ir pirmais mans jautājums, Arnold, kāpēc Latvijas versija tik ļoti atšķirās no pirmavota? Kāpēc netiek teikts, ka nelegālie migranti uzbruka, nelegālie migranti ievācās? Ja? Tātad, pirmais ļoti tāds nopietnais jautājums, kāpēc jūs, dārgie Latvijas mēdīji, attiecīgi
izņemat ārkārtīgi svarīgas nianses attiecībā uz migrantu noziegumiem no sava teksta. Tātad, otrkārt, mēs redzam, tas tikai viens piemērs. Tātad mēs redzam situāciju Spānija, Francija, Zviedrija, Vācija, Lielbritānija. Tātad tur visur eksistē etniskās organizētās noziedzības grupas no trešo valstu pilsoņiem. Pārsvarā, kas nodarbojas ar narkotiku tirdzniecību, narkotiku izplatīšanu, cilvēku tirdzniecību, nelegālo ieroču, aprite. Ja? Un sanāk tāda situācija, ka, piemēram, Zviedrijā tu esi likuma paklausīgs zviedrs, tev nav ieroču. Tu esi noziedzīgs elements no etniskās, organizētās noziedzības grupas, tev ir ierocis, un tu vienkārši nošauj kādu. Un tā galvenā problēma, ka tev šajās organizētās noziedzības grupas sadursmēs cieši vienkārši garām gājēji, mierīgi iedzīvotāji, kuri vienkārši cieši. Ja? Un tad, principā, tas, ko viņi tagad mums saka, ka drīz mums šādas grupas būs. Un, Arnold, man jautājums tev ir tāds, ja? Būsim reāli. Tie cilvēki runās jums nesaprotamā valodā. Ja viņi vēl pēc tam būs kodēti, jūs nekad nesapratīsiet, par ko jūs runāsiet. Jūs nekad nevarēsiet tur iefiltrēt kaut kādu, aģentūru, tāpēc, ka tur neviens vienkārši netiek uzņemts. Ja. Kādā veidā jūs taisties cīnīties ar visu to, ko mēs jau sen teicām. Tad man jautājums, kāds jūs šeit Latvijā, tad es runāju jūs, iekšlietu ministrija, policija, politiķis, kad jūs domājat, ka šeit būs savādāk nekā Zviedrijā, Dānijā, Vācijā un citās valstīs, par ko mēs runājam. Un, ņemot vērā to, ka tās lielas valsts, tā kā Vācija, viņi arī netiek galā ar šo problēmu. Ko mēs šeit varam darīt, ja mums ir 1,8 miljoni iedzīvotāji, kas ir naidīgi, savstarpēji sašķelti, principā ļoti smagā ekonomiskā situācijā. Tad, Arnold, jautājumi būtība vienkārši. Tad mēs zinām, kas nodarbojās ar šo trešo valstu personu, importu Latvijā. Tas ir biznes, tās ir privātās un valsts augstskolas, kuras vienkārši aicina šos studentus. Un pēc tam jautājums, kā jūs kontrolējat, ko tie studenti vispār dara, vai viņi mācās, vai viņi braukā pa boltiem un voltiem. Jā, mēs jau te runājam par šo tematu nesen, kā arhitekti, ārsti, biznesa līderi, pilni Rīga jau ar viņiem ir. Jā. Un tagad mums saka, ziniet, dārgie draugi, visi šie arhitekti, biznesa līderi tagad apvienosies etniskās organizētās noziedzības grupās. Un kā jūs domājat, ar ko viņi nodarbosies? Tieši ar to pašu, ko viņi nodarbojas Zviedrijā. Tieši to pašu, ko es jau teicu. Tātad, Arnold, vai tev kaut kas nomierinoši, ka mūsu policija ir kapacitāte ar to cīnīties, ka mūsu biznesa un augstskolas saprot, ka viņas apdraud valsts nacionālo drošību un sabiedrību? Manuprāt, arī iekšējās, tā drošības jomā šī situācija skarba. Lūdzu. Es pateikšu tā savu viedokli, ka būtībā mēs jau bijām diezgan pasargāti labu laiku, jo, kā tu zini, šīs problēmas Zviedrijā, Vācijā, jā, šīs etniskās grupas ir milzīgas un arī nekontrolējami ir šo grupu darbību, ja, jo policija nespēja ar to cīnīties, tik galā noziegumu cieši tiešām pamatiedzīvotāji šo valstu. Ja. Tas viss bija saistīts ar to, ka šajās valstīs bija augstāks dzīves līmenis un labāk dzīves apstākļi. Latvija tika pamatā izmantot kā tranzīta valsts, lai nokļūtu tālāk. Šodien situācija ir mainījusies, mēs redzam, ka šo valstu pilsoņi veido šīs etniskās grupas, brauc uz šejieni, jau veido kaut kādu biznesu, apvienojās un kaut ko dara. Protams, ka viņiem ir sava mentalitāte un, ja mēs ņemam kopējo daudzumu, ja, no šiem cilvēkiem, protams, kad ir liela daļa cilvēku elementi, kas ir ar noslēdz uz noziedzību. Ja, tad ir kaut kāda domas iegūt naudu, nodarboties nelegālām lietām, tu pareizi teici, dažādiem likuma pārkāpumiem, vai ar to tiks galā, vai ir gatava mūsu policija. Es domāju, ka valsts drošības dienestam par to būtu jārūpējas un jādomā, jau saulēcīgi bija. Bet šeit atkal viss ir atkarīgs no politikas, no biznesa interesēm, no lobēšanas, jā.
jo, kā var teikt, nauda nesmird, un tie, kas uz to pelna, protams, ka viņi lobē šādas iespējas. Man varbūt tas nav interesanti, ja. Kā uzņēmējiem mans bizness nav saistīts ar šādiem imigrantiem, bet redzi, Bolts praktiski visi, mēs neredzam praktiski nevienu balto, ja, cilvēku, kas braukt ar to somu zaļo. Un tā tālāk, jā, un redzot šos reliģiskos svētkus, es biju pārsteigts, jo es iepriekš nebiju vērojis, ja, un nebiju saprat, cik daudz ir šie cilvēki, ja. Ar savu kultūru, ar savu reliģisko kultūru, ar savu mentalitāti, ja. Viņi ir ļoti daudz. Un, protams, ka viņi, teiksim, mums iedzīvotāji daudzums samazinās, tieši latviskie, ja, etniskie, brauc projām, arī mirst vairāk kā dzimst un tā tālāk, demogrāfijas problēmas, tas nākotne bēdīgi, ka šie cilvēki var pārņemt, ja, šeit Latvijā, būtībā, iniciatīva, teiksim tā, un, protams, noziedzība līmenis augs, jo mēs nekur nepaliksim, mēs to redzam, velospēds nav jāizgudro, mēs to redzam, kas notiekās blakus kaimiņu valstīs, Vācijā, Zviedrijā kaut vai, ja. Un šeit jau nebūs izņēmums nekāds. Vai tiks galā ar to policiju? Grūti pateikt. Es domāju, ka šodien mums ar daudzām lietām netiek galā. Ne valdība, ne dažādās nozarēs ir problēmas, un šīs problēmas ir globāls. Tas ir, es jau vairāk kārt ar tevīm esam apspriedis, ka tas ir atkarīgs no cilvēkiem, no viņa domāšanas veida, no viņa tāda, patriotisma, es nezinu, kā to varētu nosaukt, ja, jo, visi tiecās pēc labklājības, pēc kaut kāda, savu personīgā dzīves līmeņu uzlabošanu, labumu gūšanu, ja. Es runāju tieši par politiķiem, par ierēģiem, jo, kā jau es teicu, neviens no politiķiem nav aizgājis strādāt kaut kādu algotu darbu. Reti, kurš es zinu pāris cilvēks, bet viņi arī pirms tam bija situēti un nodarbojas ar uzņēmējdarbu. Pārējie visi, kas ir atnākuši, nav paši nopelnījuši sev nevienu, teiksim, eiro, viņi arī nekur netaisās, jo viņi praktiski, traucē dzīvot citiem. Jā, jo viņi nezina, kā funkcionē biznesa, nezina, nav loģisku viņiem risinājumu saimnieciski, viņi, teiksim, ir ļoti vāji cilvēki, jā. Ja mēs runājam par drošības nozari, mēs to redzam, neko nevar darīt, jo viss notiekās. Tagad arī finansējums Air Baltikam 30 miljoni tik piešķirts, es pateicu, ka, tas ir nonsens, jebkura privātā kompānija sen jau būtu saukt valdi pie atbildības kriminālās un būtu nentās pārbaudas, kur tā nauda palikusi, kāpēc tiek izmaksāts tik lielas atalgojumi valdei, padomē, nevajadzīgi cilvēki strādā un viss rūlē politiskā šitie progresīvie, viņiem ir ministrs šis satiksmes, ja. Kas tur ir apakšā, mēs nezinām, bet 30 miljonus Air Baltica saņēma, lai gan viss ir skaidrs, ka šī kompānija tālāk diez vai eksistēs. Viņi vienkārši, es domāju, nav spējīgi eksistēt, viņi jau to ir pierādījusi, un nekas nemainīsies. Un tie, kas turpina saņemt šos milzīgos atalgojumus, tiem jau viss ir labi. Viņiem jau tā jau nav viņu nauda, ja. Tā ir, būtībā nodokļu maksātāja nauda, un to, ka valdība vienojās, es domāju, lai negāstu valdību progresīvie vienojās, kad ir jādod šis finansējums. Tas arī nav pareizi, jo valstiski šie politiķi nedomā, nevienam nerūp valsts intereses, mūsu nauda, ja, nodokļu maksātāja nauda interesē, ilgāk noturēties pie varas, lai pavairot savu kapitālu, lai tad, kad, teiksim, notiktos kaut kāda militāra operācija, lai būtu viņiem līdzekļi, sapirkts mājas kaut kur, lai viņi pirmie varētu evakuēties no Latvijas, ja. Tā es tā redzu to, kā tas notiekās šodien, ja, jo nekad tā nav noticies, kā šodien tas notiekās, tik spilgti, tik atklāti, tik ciniski, ja. Mēs jau Eviks Siliņš, premjerministrs, visu to redzam, tad šais dumburraidumos, šīs atbildes, šīs runas, tas ir unikāli, ja. Ašerādens, tas Šuvājevs progresīvais un tā tālāk, ja. Viņiem visiem, ja mēs skatāmies deklarācijas, viņi visi materiāli labi nodrošināti, situēti,
mēs to, ko redzam, ja mēs jau nezinām to, ko mēs neredzam, ja, kas nav uzrādīts. Ja. Tā kā es domāju, ka viņi visi, ja kaut kas notiksies, viņi nodrošinājuši sev vietu kaut kur ārzemēs tādās, nezinu, Spānija vai citas valsts. Tas ir tāds mans viedoklis, man tāds sajūts, ja, kā šodien tas viss notiekās. Ja. Tāpēc nevienu neinteresē šeit, cik tie migranti un kā būs tie, kas valdībā, tur ir konkrēts mantiskās attiecības, nauda, es nezinu. Varbūt, ja mēs runājam par Eiropu, kad izpatikšana Eiropai, ka mēs varam uzņemt, ja, bet, kā tu pareizi teici, viena lieta ir šie oficiālie imigranti, ja, viena lieta ir nelegālie. Un jautājums, kā viņi šeit nokļūst, ja, tad mums ir caurums robežā. Kā nokļūst, kā nelegālie, kā tas var būt? Tas ir nonsens. Un skaidrs, ka tad jau šeit ir tā atbilde, ka netiekam mēs galā ar šiem nelegāliem imigrantiem, ja viņi nokļūst valstī. Un šī noziedzība un viss notiekās pamatā ar nelegāliem imigrantiem. Tad netiekam mēs galā. Un es domāju, ka mēs neesam gatavi, un es nezinu, vai par to domā nākotnē, un mēs netiekam galā, vienkārši nevaram aizsargāt savu brīvības pieminekli, savu simbolu brīvības, ja? Kad, teiksim, šie futbola mači, viņš tiek apgānīts, ja par ko tālāk runāt, ja par kādiem, tā kā es ļoti skeptiski uz to skatos, un es domāju, ka tā ir mūsu, valstiska problēma, ja? Tā ir politiska problēma, tas ir no politiķiem, no cilvēkiem, kas vada valsts, kas pieņem lēmumus un tā tālāk, ka viņi interesē sautīgās intereses, samērīgums vispār viņiem ir svešs, ja? Cinisms, tāda līdzcietība viņiem neinteresē. Tāda ir tā man izjūta par cilvēkiem, kas šodien vada valsti. Skaidrs, Arnoldu, ka saka godīga, pesimistiska, bet skarba un godīga atbilde. Un, protams, pašā noslēgumā mēs varam konstatēt, kas tad acīm redzam ir šie te avoti, no kurienes šī te legālā, nelegālā migrācija nāk. Tātad, jā, pirmkārt, diemžēl bizness ar dažu cilvēku mentalitāti, ka pēc manis kaut ūdens plūda, galvenais nopelnīt šodien naudu, kā tas viss, teiksim, tālāk uz valsts nacionālo drošību atsauksies, viņi neinteresē. Kā cilvēks domā, paspējas kaut kur aizmukt un tālāk, kā saka, jūs paši te risiniet jautājumu. Otrkārt, kā es jau teicu, privātās un attiecīgi valsts augstskolas, kuras pēc tam jautājums, kā jūs kontrolēt šos studentus. Ja? Viņi samaksā naudu, pēc tam braukā ar saviem šeit boltiem un voltiem. Trešā kategorija tie noteikti šie teiksim, ideoloģiski uzlādētie, bet šeit ir, manuprāt, divas kategorijas. Pirmie, kur ir ideoloģiski uzlādēti, bet saņem par to naudu, tā kā nevalstiskās organizācijas, ja? Kuras tur nosacīt palīdz bēgļiem un tā tālāk. Viņi saņem visādi tur finansējumu no dažādiem avotiem, ja? Un principā palīdz, bet par naudu. Un, protams, ir tā sauktie liederīgi idioti, kuri vienkārši, ir ideoloģiski uzlādēti, grib palīdzēt visiem, ja, tur lūdzu visi brauciet ciemos, paši par to naudu nesiem, bet vienkārši, tādus, kā viņi sauc, tātad liederīgie idioti, ja, kuri pat naudu nesaņem par to, ja. Bet viņiem pats galvenais, kas ir, ka viņi apdraud visu nacionālo drošību ļoti nopietni. Ja, un ja pat tagad tā šī komisija beidzot sāk par to runāt un valsts policija beidzot saka, bet tad man nosauc jautājums, Arnold, mēs pat runājam, kāpēc, ko tad jūs citu gaidiet? Kāpēc jūs domājat, ka Latvijā būs savādāk nekā, piemēram, Zviedrijā? Nebūs savādāk. Būs vēl sliktāk, teic, ka Zviedri tomēr ir vairāk, ka Latvija iedzīvotāji daudz mazāk. Ko, Arnold, paldies tev par tavu skarbo viedokli, uz redzēšanos. Paldies!